valsts kontrole kārtējo reizi diezgan interesanti un profesionāli, manuprāt, ir paskatījusies uz šo nesaprotamo situāciju. Runa ir par 22. gadu, kad, var parādīt uz ekrāna arī, kad vadīja ministriju Nacionālā apvienība un Gerhard kungs vadīja. Un, var sakot, ir paskaitīts, ka reāli ir, man liekas, uzbūvēts 52, cik es atceros, 52, teiksim, uzlādēšanas stacijas. Kaut gan īstenībā uz to mirkli ministrijā bija tikai 2 elektromašīnas un laikam padotības struktūrās arī vēl bija laikam 6. Uz doto momentu ministrijā ir 30 elektromašīnas un bez šaubām ir skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā. Šodien ministrijas valsts sekretārs Ģirds Krūmiņš izteicās, ka, diemžēl, viņš neko nezina, jo viņš ir tikai 1 mēnesi valsts sekretārs, bet tādā pašā laikā esot gatavs izanalizēt situāciju. Un arī ministrs ir izteicies, es šodien paskatījos zemkopības ministrs, ka arī būs izmeklēšana. Ko ir atradusi valsts kontrole? Tas jau ir publiski parādījies, ka 22. gadā uzvarējas kompānija, kura ir bijusi Riharda Kola māsai piederoša vismaz daļa. Līdz ar to rodās jautājums, vai tas bija atbilstoši, un līdz ar to, man liekas, te parādās jauna situācija, pietiekoši tāda neskaidra. Laikam vairāk arī neko uz doto momentu nevar pateikt, bet izskatās diezgan nesmuki. Kas vēl ir šajā kontekstā jāpapildina, kad no 22. gada līdz 24. gadam šīs ministrijas valsts sekretārs bija Raivis Krombergs, kurš tagad ir kancelējas vadītājs. Jā, par Raivi mēs parunāsim. Tāpat kā par Eriku Siliņu, viņa šobrīd ir vienā tādā interesantā tēmā. Bet atgriežoties pie ziņas, kurā mums ir parādīta 22. gada 31. jūlijas, mēs redzam, ka KNAB šajā te jautājumā nebija saskatījis interešu konflikta pazīmes. Ziņa no LSM. Zemkopības ministrijas savām vajadzībām veidos elektroauto uzlādes tīklu par 2,5 miljoniem eiro. Ja es pareizi saprotu, tad sākotnēji pieteiktā summa pat bija mazāka nekā izšķērdētā. Ja? Izšķērdēts bija 2,7, ja? Nu, tā tad iet uz pilnu klapu. Un ļoti, ļoti būtiski tas, ka, diemžēl, mēs redzam, ka patiesā tiesības uzlādēt infrastruktūru izbūvēt ieguves JAREK, ja, kurā patiesā labuma guvēja ministrija vadošās Nacionālās apvienības politiķa Riharda Kola māsa, bet KNAB nesaskatīja interešu konflikta pazīmes. Nērta situācija ir izveidojusies, jo, kā mēs redzam, šobrīd naudiņa ir caur pirkstiem iztecējusi un vairs visticamāk, KNAB to nevarēs atgūt, bet izskatās, ka šeit būs ļoti nopietni atkal kādam jāatbild.